Namaste! Šodien es gribētu atbildēt uz jautājumu par aglonu. Mani sauc Dace, un viens no maniem talantiem ir enerģētiskā lauka lasīšana. Es lasu enerģētisko lauku gan cilvēkiem, gan vietām. Un tā tad man uzdeva jautājumu par aglonu. Ko man jums teikt? Aglona šobrīd, kā var nolasīt informācijas lauku, tātad kādas enerģijas, kas tiek dominēts, kāds nodoms, kas tur ir ielikts un kāds tam ir visam mērķis. Es teiktu tā, ka aglona ir biznesa projekts, un par to projektu viņa tapa vairāku gadu garumā, 10 gadu garumā, un ja jūs man prasīsiet, rubrikai svētvieta, tad šis vārds šeit nav vietā. Bet ir viens aspekts, kad viņa var noteikti ir vietā. Tātad aglona enerģētiski tas ir biznesa projekts un ar tādām ļoti lielām dievišķām enerģijām, kā es piemēram stāstīju par druīdu akmeni, kā es stāstīju par Marijas Magdalēnas baznīcu Rīgā, par Jēkabu katedrāli, tad tas ir pilnīgi kaut kas cits. Un man te radās jautājums uzreiz, es tā atcerējos vienu bildi, kur sēdēja veca sieviņa aiz, noteikti jūs arī to bildi esat redzējuši, aiz sētas un lūdzās dieviņu. Un man likās, kā tad tā, kā tad tiem veciem cilvēkiem, kas, tādiem tiešām gados, kas nāk, un tad parādīja, tas bija tik fantastiski, parādīja to, kad tātad cilvēki, kas ir miedarbojušies ar aglonu daudzu 10 gadus atpakaļ, kad aglona bija tāda vēl neizjaukta. Un tad, ja mēs ejam laika līnijā uz atpakaļ, aglona bija viena no stiprākām svētvietām Latgalē, arī kā baznīca. Tad tie, kas ir miedarbojušies ar šo enerģiju, kas bija tad, kad viņi atnāk šobrīd uz aglonu, viņi sanāk tiek, kā to teikt, viņi miedarbojās ar to enerģiju, kas bija tad, viņi sanāk neapzināti, tiek pārlikti laika līnijā un viņi saskarās ar to enerģiju, kas bija toreiz. Un tie, kas ar šo enerģiju nav saskārušies, tad viņi jau saskarās konkrēti ar šo jauno, kas ir kultivēta, kā es teicu, kā projekts, un tas ir pilnīgi kaut kas cits. Un tādā vecajā enerģijā, kas bija līdz šim projektam, vēl tas projekts, kad bija sākts, vēl viņa bija, bet pēc tam viņas nav, tur nav. Šī laika līnijā viņas nav, Tad, ziniet, ir tāda, kā saka, gāju pie dieviņa runāties, un tas dieviņš Latvijas tēlā, kā viņš ir balts, vecs vīrs, tāds, ar tādu, kad sirds vibrē, kad, tāda veca, tas tāds apzīmējums laikam ir veca vīra, dievišķā enerģija, veco dievu enerģija. Viņa ir savādāka nekā šobrīd, jo šādu vēl aspektu es sajūtu, kad biju Jēkabpils klosterī, kas ir pareizticīgais, bet tur bija ļoti sajūtama šī vecā dievišķā aspekts. Viņai ir savādāka enerģija, pilnīgi. Un tad sanāk, kad tie, kas ir miedarbojošies ar aglonu līdz tam, tad ir šī dievišķā aspekta pilnīgi savādāk nianse. Un tur ir tas dievišķais aspekts, tur ir arī Marijas aspekts ļoti, ļoti spēcīgs.
Tanī. Un tad, kad tie cilvēki iet runāties, tad viņi pilnīgi tiek pārnesti citā laika līnijā, un viņiem šis kontakts sanāk tīrs. Tas, kas ir tagad, kā es teicu, tas ir biznesa projekts, un laikam arī ir tā, kad es neesmu nekāda liela, piekstē vai nepiekstēja sazvērestības visām teorijām, es vienkārši pieņemu, kā pasaule ir, un man ir savs skats un arī augstāko spēku skaidrojums, bet šeit es varu teikt, ka, jā, tas arī tas ir, projektā ielikts, ka tas, kas viss tur nonāk, tam nav ar dievišķo nekāda sakara. Un bija ļoti interesanti, es arī skatījos šo dievmātes gleznu, kas ir, jā, kas, ir tā kā tā galvenā glezna, un tā nav glezna, tā ir tā tad svētbilde, bet tur tāds ļoti interesants sajūtas, ka tas, tā dzirks, kas ir svētbildēs, ko es esmu ļoti nolasījuši citās svētbildēs, viņā nav, viņi ir vienkārši aiztaisīti ciet. Vēl varēja nolasīt, tur ir veikts rituāls ļoti spēcīgs, kas vēl lielākā mērā šo biznesa plānu uzstājas par biznesa plānu ar savu konkrētu domu, nolūku. Es to neizklāstīšu šeit. Kas saprot tādā tēmā, tad apmēram var izdomāt. Jā, tā kā es nemāku teikt par pārējām Latgales baznīcām neesmu. Es tikai, no divas tā ir Krustpils luterāņu baznīca un Jēkabpils pareizticīgo klosters, kas ir vīriešu klosters, jā, tad pārējās es nemācēšu komentēt. Bet tur vienkārši tas ir katrā jūsu ejiet, kā lai saka jums, nevis ejiet uz tradīciju, ka mēs ejam un tur ejam, ejiet uz sajūtu, vai jums paļaujieties uz savu sajūtu, vai jums gribās iet. Un, jā, jūs esiet no tiem, kam ne, tad var skatīties pēc sajūtām, iet uz kādu citu baznīcu, runāties ar dieviņu, un tiem atkal, kam ir šī sajūta, un viņi sajūto dievišķo visu cieņu, es nesvīdos par savu taisnības nolasu informācijas laukā, es viņu māku nolasīt, un visnotaļ smalki varu redzēt nianses. Tātad jums ir jāiet, un jums ir jāiedarbojas ar šādu tieši enerģiju, kāda ir tur. Tā kā tas tāds mazs video par Aglonu, es domāju, kas atbildēja cilvēkam, kas var arī, ja grib sajust šo dievišķo un māk, piemēram, doties uz Aglonu un pa laika līniju paiet atpakaļ, apskatīties bildēs, kāda Aglona ir bijusi un sajust to spēku, kas tur ir bijis, un tad arī jūs sapratīsiet vēl, tāda vairāk runa, un ja jūs teiksiet, kad nevar aiztaisīt, noņemt var, ne katrs to var izdarīt, bet lielos rituālos to var izdarīt, un tas ir lielas kombinācijas, tas nav, tāda parastajā, kā lai saka, parasta ikdiena, jā, tā kā teicu, tas ir liels biznesa projekts. Un es domāju, ka pie tā arī paliksim, bet ja gribat sajust to dievišķo dzirksi, tad iesaku, ja esiet tuvumā, aizbrauciet uz Krustpils luterāņu baznīcu, tur ir tāda arī ļoti sena, tur ir arī viena, tāda druīdu vieta, var teikt, varētu tā teikt, ka tā ir tāda, kur bija kādreiz noteikti. Arī spēka vieta tur pirms baznīcas noteikti ir bijusi, un tā ir tāda ļoti. Un vēl tā vecā dieviņa, tāda sajūta dievišķā, tā ir pareizticīgo klosterī Jēkabpilī. Tur viņa ir ļoti jūtama, un viņa ir arī ļoti tīri uzturēta īstenībā. Tāda tiešām, kā tu aizēji pie dieviņa, kā pie sirma vīra parunāties. Tādā baznīcā Jēkabpils viņa ir ļoti, ļoti, ļoti dzīva.
Šeit aglonā par to vispār neiet runa. Tur, diemžēl, vienkārši no tā nekā nav. Kā būs tālāk? Ja skatās nākotnē, tad šobrīd, tas nav 10 gadi, noteikti nē, ja skatos 20 gadu tālāk, arī nav tas, viņš tā neatdzīvojās, viņš neiedarbojās tādā veidā un vienkārši dodam vietu, ka tā tas ir ļoti interesanti, bet man vēl bija interesanti, kad es pirms laika, kad sāku sāku enerģētiski lasīt, tad arī atnāca tāds ļoti interesants sajūta, kad mēs ejam vispār pa zemi. Zeme ir pati spēka vieta, neatkarīgi no tā, kur jūs esiet, un tā arī ir tur. Jā, to nevar, tā kā nevar noņemt, un tāds tā kā, ja jūs ikdienā vienkārši saprotiet, ka jebkur jūs ejiet, tā ir zemes spēka vieta. Un ir tās spēka vietas, kas ir vēl aktīvākas, ja, kur saiet enerģijas dažādas, kur ir cits kurētājs sistēmas, ja, citāds, viņas mainās, bet zeme šobrīd kā tāda ir mega aktīva. Un jebkur jūs stāvēsiet, jums būs zemes enerģija, un viņa būs kā spēka vieta, jebkur. Un tas ir interesanti. Un tur tas ir. Tas, protams, tiek ļoti, tā kā arī tādu kā pelēku plīvuru, bet to, kas ir jūtīgi, to var sajust, bet to nevajag jaukt ar to, ka tas ir piesaistāts vietai. Nē, tā ir zemes enerģija, kas šobrīd ir ļoti sajūtama. Un es teiktu tā, ka visa zeme ir svētvietā, jo jebkur tu ej, tu jūti šo ļoti lielo zemes spēku, un viņš iet kā svētvieta. Viņa varētu teikt visa, un tad ir attiecīgas konkrētas vietas, kur šī enerģija vēl mainās, kā zilais kalns, kur jau nāk ne tikai tā zemes enerģija, ja, tur jau ir pilnīgi savādāki kodi, bet to gan, varat provēt, kad jūs ejiet, vienkārši saprotiet, ka jūs nepārtraukti ejiet par spēka vietu, un tā ir zeme, jebkurā viņas izpausmē, jebkurā valstī jūs esiet. Zeme, tas ir spēks, un šobrīd tas spēks, viņš arī ļoti spēcīgi arī nāk no zemes, un to var just tiem, kam ir aktīvas pēdu čakras, ļoti pat sajūtama ir, kas arī ir tur aglonā, jā. Kaut vai viņš ir, kā es teicu, plīvuru tā kā mazināts, bet to gan nevar tā samazināt īstenībā. Ja tur pārējais cits ir aiztaisīts, tad zemes sirds spēkam ir tomēr vēl lielāks spēks par jebkādu citu maģiju un biznesa plānu. Tālūk, jauku jums dienu un dievišķo svētību, lai tā ir ar jums.